Mums ir taisnība trīsstūris, kurā zināmas abas katetes. Ja? Katetes ir tās malas, kas ir blakus taisniem leņķim. Mums jāprēķina hipotenūze, jeb garākā mala. Un tiklīdz jūs ģeometrijas uzdevumā ieraugat taisnleņķa trīsstūri, kuram divas malas ir zināmas, tā automātiski pielietoja Pitagora teorēmu, lai atrisinātu trešo malu. Pirmais mēs izmantojam Pitagora teorēmu, tad kurā trīsstūrī pārrakstam Pitagora teorēmu, pārrakstam ar mūsu trīsstūra burtiem. Tātad viena katete ir AC, otra katete ir BC, un tā mala, ko mēs gribam aprēķināt AB. Tagad mēs saliekam visu to, ko mēs zinām. Mēs zinām, ka AC ir 12, BC ir 5, un AB ir tas, ko mēs gribam aprēķināt. Teiksim, x. 12 kvadrātā 144, 5 kvadrātā 25. Mēs saskaitām, sanāk 169 ar x kvadrātā. Uzrakstam otrādāk, x kvadrātā ir 169. Kas jākāpj otrajā pakāpē, lai dabūtu 169? 13. Tā nezināmā mala AB ir 13. Komentārā ieraksti, cik sanāktu hipotenūze šādā gadījumā, un uzdevums ir atrisināts.